Cik jūs šobrīd esat, kā smējies, mantu gatavs ķīlā likt un teikt 100% man taisnība, un viņi pat aizies uz Satversmes tiesu. Man taisnība, es pareizi interpretēju. Lēmums, ko ir izdevusi ministrs vai rīkojums par šo 2 teritorijas plānojumu apturēšanu daļā, ir tiesisks un norāda uz pašvaldības darbību pretiesiskumu. 100% pārliecība. Jomā. 100%. Es piesvienu 49, 100%. Pretējā gadījumā šāds rīkojums nevarētu tikt izdots. Šajā gadījumā mēs runājam par ierobežojumiem pirmām kārtām, kuri aptver ļoti būtisku novadu daļu. Faktiski mēs saskaramies ar noteiktas darbības aizliegumu kopumā, jo tās teritorijas, kuras paliek vai kur teorētiski būtu iespējama darbība, tiek samazināts līdz tādam apjomam, ka mēs nevaram garantēt, ka šī darbība turpmāk būs iespējama. Papildus šim valstiski tātad aizliegumam, mēs esam apmēram pielikuši klāt 3%. Ja mēs paskatāmies uz plānotajām iecerēm, kas ir 8, realitātē ietekmē tikai 1 parku. Pārējie visi plānotie 7 parkiem nav nekāda aizlieguma. Attiecīgi, rīt jūs esat sasaucis ārkārtas sēdi domas, tad ir 2 varianti tagad pēc likuma, vai jūs akceptējat un pārstrādājat to projektu, vai ejat uz Satversmes tiesu un sakat, ka Čudara rīkojums ir aplams, tad, ko jūs sakat, ja vienu skar no pārējiem, tad, es pēc visa noprotu, jūs sakat, jūs nevarat piekrist ministram? Mēs nevaram pieņemt pretlikumīgu lēmumu. Mūsu skatījumā ministru kungs ir šo rīkojumu punktus, ar rīkojumu šos vairākus punktus ir pretlikumīgi atcēlis, un mēs plānojam vērsties Satversmes tiesā. Kā jūs jau teicāt, tiešām ir vai nu piekrist šim rīkojumam un labot teritorijas plānojumu Preiļu novada, vai griezties Satversmes tiesā un apstrīdēt šo rīkojumu. Šobrīd ir sajūta, ka iet uz Satversmes tiesu.